Viens no jaunākajiem ēku siltināšanas renovācijas piemēriem ir šeit Ķīpsalā – RTU kopmītne. Agrāk studenti šeit dzīvoja pēc ekspremjera ieteikuma saspiedušies kā pingvīni, lai būtu silts. Tagad tas vairs nebūs nepieciešams, jo silts būs tāpat. Ainārs Brālītis 4. gadu mācās Rīgas Tehniskajā universitātē, būvniecības fakultātē. Viņš aplūko celtnieku paveikto un ir priecīgs. Vēl gan tiek veikti iekšdarbi, telpu remonts, taču ēkas ārējā renovācija ir pabeigta. Es dzīvoju arī šeit 2 gadus iepriekš, un viss ir mainījies diezgan ļoti, negluži par 180, bet par 145 grādiem tiešām. Ainārs rāda, kādas izskatījās kopmītņu istabas pirms remonta un stāsta, ka piesildīt ēku nesot bijis iespējams. Pa vidu dzīvojošie no karstuma cepās vai ārā. Savukārt augšā ārējās istabiņās bija kā Ziemeļpolā. Siltināšana ir vajadzīga viennozīmīgi, jo bija tādi varianti aizpagājušajā ziemā, kad sēdēja kojās un bija +6 grādi no rīta, +8 vakarā, un tas bija diezgan traki. Tas bija šausminoši, es pat teiktu. Abas ēkas Āzenes ielā 22 un 22A uzbūvētas vēl padomu laikā 1980. un 1986. gadā. Lieki teikt, ka tā laika būvniecības kvalitāte pilnībā atbilda kopējam sovietu garam. Ēku konstrukcijas šķības, logu ailes nesimetriskas, vējš svilpo visos caurumos. Pirms pāris gadiem RTU nolēma pieteikties KPFI finansējumam. KPFI ir nauda, ko mēs saņemam no ekonomiski spēcīgākām valstīm par gaisa piesārņošanas kvotu pārdošanu. Ļoti labi, ka bija tāda iespēja izmantot šo klimata pārmaiņu instrumentu un veikt šo ārējo siltināšanu. Līdz ar to mūsu kopmītnes tagad izskatās jau skaistas no ārpuses un pievilcīgas, salīdzinot ar to, kas bija varbūt jau pusotru gadu atpakaļ. KPFI projekts bija kā stimuls mums, lai kaut ko sākt darīt ar šīm ēkām, jo ēkas ir būvētas vairāk kā 30 gadu atpakaļ, un tās bija gan ārēji, gan iekšēji morāli un fiziski novecojušas. Kopumā ēkas siltināšanā no KPFI naudas tika investēts 1 miljons latu. Otru pusi sedz RTU, ņemot kredītu. Arhitekta Anda Kuriša uzsver, ka viena no galvenajām izmaiņām salīdzinot ar pirmsrenovāciju RTU kojām pazuduši balkoni. Uz balkonu rēķina paplašināts istabiņas. Un šai loģija pievienošanai tiešām bija diezgan būtisks efekts uz ēkas kopējo energoefektivitāti, jo atstāt kā bija, būtu bijis dārgāk un sarežģītāk renovācijā. Plānots, ka pēc renovācijas siltumenerģijas patēriņš būs 3 reizes mazāks. Tas ļaus gadu laikā ievērojami ietaupīt aptuveni 115 000 latu. Siltumenerģijas patēriņš plānot zem 50 kWh uz kvadrātmetru. Tas RTU kopmītnes pietuvinās zemes enerģijas patēriņa ēkām. Ēkas renovācijas darbi tika uzsākti pirms pusotra gada. Tagad notiek kosmētiskais remonts. Tas tiks pabeigts pēc jaunā gada, un tad 950 studenti ieņems savas istabiņas. Mēs, protams, gribējām parādīt sev no labās puses, centāmies kā varējām. Manuprāt, jā, rezultāts ir labs. Es domāju, ka, ja mums pēc Latvijas būvnormatīvu gaisa ēkas caurlaidzībai jābūt sasniegtai 3 kubikmetriem uz stundā uz kvadrātmetru, mēs šeit esam sasnieguši 1,49. RTU kopmītnēs arī vairāk inovatīvi risinājumi. Tā, piemēram, notekūdeņa siltuma atgūšana. Pēc renovācijas kojās iebūvēta sistēma, kas ļaus atgūt siltumu no dušām un pārējiem notekūdeņiem. Ar to tiks sildīts ēkā ienākošais ūdens. Tāpat izbūvēta ventilācijas sistēma, kas ļauj atgūt siltumu, kas izplūst no telpām. Šo sistēmu sauc par rekuperāciju. Un Eiropā nu jau to izmanto renovējot jebkuru sabiedrisko ēku. Tagad tas notiek arī pie mums. Vēl būtiski ēkai nomainīts jumta segums un tā piemērot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. To, ka padomu laikā būvēto ēku renovācija un siltināšana ir nepieciešama, to neviens vairs neapstrīd. Biezums, kā padomu laikos būvēja pārsvarā, teiksim, 51 cm ķieģeļi, ja? Vai dzelzbetona siena bez siltinājuma. Ja? Viņas ir, cik augsts ārā, gandrīz tikpat augsts iekšpusē uz sienas virsmas. Ja? Ļoti izteikti. Ja, teiksim, uzliek vatu, tad viss tā straujā temperatūras maiņa, viņi notiek tajā siltumizolācijas slānī. Un šitā siena no iekšpuses viņa ir piesalusi silta, un tas siltums tur arī saglabājās tādā veidā. Šis viņam neļauj, teiksim, ne augstumam tā gluži iekšā, un ne siltumam tā īsti ārā. Viņš uzskata, ka valstī vajadzētu būt daudz aktīvākai siltināšanas procesā. Jo tā kā Latvijā ir daudz tipveida māju, tad varētu izveidot internetu portālu, kurā būtu apkopoti konkrēto sēriju veidu māju renovāciju projekti. Ļoti vienkāršot. Un lai cilvēki var izvēlēties, lai viņam nav
jātērē ilgstošs laiks, jāstrādā ar projektētāju, ko viņam vajag, ko nevajag. Un tad, ja tās zināšanas kaut kur ir valstī, viņas vajag apkopot vienā vietā. Edgara Strausa ideju pilnībā atbalsta Gatis Žogla. Viņš ir viens no viszinošākajiem ēku renovācijas jomā. Nu pat pabeidz doktora grādu par ēku siltināšanu Latvijā. Viņš atzīst, ka tikai tagad ēku siltināšanas process ir sācies pa īstam. Dzīvojamais fonds Latvijā ir 61 miljonus kvadrātmetru. Pie mums ir vairāk nekā 30 000 daudz dzīvokļu māju. Lai arī siltināšanas process ir ieskrējies, viņš savā doktora darbā secina, ka nespēsim izpildīt Eiropai solīto, samazināt apkūres patēriņu par 25%. Absolūtos skaitļos tur 100 ēkas, 200 ēkas, 1000 ēkas varbūt liekas daudz. Bet, ja mēs pareiķināsim uz visu šo te dzīvojamo fondu, tad 1000 ēkas no 30 000 tie ir 3%. Pa lielam Latvija ir apņēmusies līdz 16 gadām katru otru ēku norenovēt. Pēc Eiropas Savienība mēs esam pa lielam pateikuši, ka katru otrā ēka līdz 16 gadām tiks norenovēt. Izdarīsim? Diemžēl nē. Brīžiem var tikai pabrīnīties, kas tur Briselē dod tos solījumus. Labā ziņa ir tā, ka šeit RTO Kojās dzīvos nākamie būvniecības studenti, dzīvos komfortā un siltumā, un gan jau viņi izdomās, kā mūs visus nosiltināt.